Esiet sveicināti visi 1 TV skatītāji. Šodien pie manis ir atnācis īpašs viesis. Cilvēks, kurš ir izcīnījis medaļu olimpiskās spēlēs gan kā sportists, gan kā treneris. Un tie panākumi, kas tika sasniegti, vienkārši par tiem jāizrunājās. Jo tādā top līmenī, kā šodien nostartēja kamaniņu braucēji, es domāju, varētu visas valsts palepoties. Sveiks, Mārtiņ! Prieks tev redzēt. Sveiciens, Valdi. Jā, es pirmkārt... Paldies par kartējumu īpaši. Tagad es tev gribētu uzdāvināt grāmatu. Un tad beidzot es arī pie tās tiek. Jā, atsevišķi tev būs. Jā, šeit tu varēsi ielikt aploksnē, lai tev neiekrīt tā. Tu jau vari būt drīz pie 50, jā, jau būs. Jā, tā kā, es domāju, tu esi labāk. Tagad tu gaidi tādu no manis. Jā, otrais pusē. Nē, par to mēs vēl runāsim. Tā kā izlasi, ja kaut kas patīk vai nepatīk, uzraksti. Tā kā, ja es kaut ko pareizi vai nepareizi es izdomāju. Nu ko, Mārtiņ, tu ir tāds, kā saka, renes sporta veida lielākie ienaidnieki futbolisti, kur saka, ka nevajag renes sporta veidus, ja, ka tikai vajag visu guldīt futbolā. Nu labi, tas tāda retorika, bet jūs esat pierādījuši pretējo. Un sāksim visu no sākuma. Sāksim ar to, kāpēc tu vispār, kā Fiskultūras institūta, es runāšu vecās, teiksim, absolvents, pārgāja uz tādām tehniskām lietām. Nu, Kur tev tas galvā radās? Man liekas, tas nebija vairāk galvā, tas bija vairāk tāds izdzīvošanas instinkts, un tas bija vēl pirms LSPA. Tas bija droši vien, ka tur jāpatina diezgan daudz gadu atpakaļ par to visu sporta sistēmu, kāda tā bija Latvijā. Es esmu dzimis un tā kā sācis savus sporta gaitas vēl padomju laika norietā pēdējā brīdī. Un tad skaidrs, kad Latvija kļuva neatkarīga, tad viss tā sporta sistēma, kas bija uzbūvēta padomju laikā, bruka un juka ārā. Un līdz ar to mēs bijām viena no tām paudzēm, kur bija tā kā zivs izsviesta krastā, un tagad jādomā, ko ar to visu tālāk darīt. Un tad tajā laikā vienīgā man iespēja turpināt kaut ko ar kamaniņu sportu bija doties uz Murjāņu sporta ģimnāziju, un tad tā bija vieta, kas mani izglāba gan no sēdēšanas un pīpēšanas uz rajona soliņa, gan arī dzīvē ielika bišķītiņu tādu skaidrāku izpratni par to, kas ir tāda apzināta rīcība ceļā uz kaut kādu mērķi. Un tad skaidrs, kad es nonācu Murjāņos, arī tur par cik tā sistēma bija tāda ilgi, es teiktu, kad turējusies tādā vienā līmenī. Un līdz Murjāņiem nonāca arī kaut kādas kamanas, ar kurām nebrauc izlasē, bet ar kaut ko pa trasi bija jābrauc. Un tad tīri glābjot savu ādu, bija jāmeklē kaut kāds risinājums tam, lai to braucamo padarītu braucamu. Lai, kā mēs sakam, nevis kamana brauktu ar tevi, bet tu brauktu ar kamanu. Kur tad bija tās kamanas pirms tam? Kur gatavojas? Kamanas tajā laikā, man liekas, kad būvēja priekš Latvijas izlases bija tāda kompānija, un laikam viņi joprojām ir Fiberglass, kas atrodas... Ārzemnieki, ja? Nē, tie bija latvieši, jā, latvieši. Valdis, Ķūzis, Edvīns, Bušpons. Skaidrs, tie zinām kādi. Tās kamanas tā kā sākotnēji, tad, kad tie jaunie kompozīti materiāli idejas un stikla šķiedri bija tāds top materiāls, kaut kas no nākošās paaudzes, tad likās, ka ar to visu var atrisināt, un tad tās kamanas tādas bija sabūvētas. Bet tad vienā brīdī, kad tu brauc pasaules sacensībās un saproti, ka tu ar labu braucienu zaudē 2 sekundes, tad tu īsti nevar saprast, vai tu pats neesi īsti šim piemērots, vai varbūt tur ir vēl kaut kas darāms arī pie kamanas, lai to visu atrisināt. Kā to jūt, piemēram? Tu brauc lejā, tu izbrauc visas trajektorijas labi, ja? Un 2 sekundes. Kā tu jūt? Tad jūt, ka tas aparāts neiet. Ir pedāļi, ja? Piemēram, mašīnā. Kas tev ir pa pedāli? Zini kā, tas ir tā, ka ja tu visu mūžu esi braucis ar zapiņu un nekad neesi ar citu mašīnu braucis, tad tev liekas, tā ir mašīna, tas ir viņas limits. Es tā kā no punkta A līdz punktam B aizbraukt varu, pastūrēt kaut kā varu, tā kā līdz lejai tikt varu trasē.
Bet rezultāts ir tāds, kā tas ir. Un tu skaties, kāds tur brauc ar Ferrari. Un, it kā arī 4 riteņi, stūri ir. Bet iet ātrāk. Bet iet kaut kāda iemesla pēc ātrāk. Un tad tu sāc domāt, vai nu tev sēdēt un čīkstēt un teikt, ka viņam ir Ferrari, man ir zapiņš, man te nav ko darīt. Vai nu tu domā, kas ir tas, kā tie cilvēki ir strādājuši, kā viņi ir tikuši līdz tam līmenim, un varbūt kas ir tas, ko es varu darīt, kaut vai ar tādiem ierobežotiem resursiem, bet tomēr ar savu sirdi un pieeju, un šo te rezultātu sākt veidot. Sāksim visu no sākuma. Tad labi, Murjāņi, tālāk, ko tu sāki darīt tā? Tu tā kā konstruktors, tur formulēji Ņūji, kas visu laiku izdomāja jaunus risinājumus, jaunu aerodinamiku. Kā tu sāki to visu mācīties, ko vajag un kā vajag? Vai tev bija arī kāda dombiedra vai kaut kāda komanda, vai tu pats visu to darīji? Mums bija tā, ka Murjāņos mums bija treneri, kas tādas virspusējas lietas saprat, kā to kamanu saskrūvēt, no kā viņi sastāv. Bet nekad mums nebija klāt varbūt tāds varbūt izcila līmeņa konstruktors vai cilvēks, kas ir pats sasniedzis tur tās virsotnes un tad var ielikt tev kaut kādās sliedēs. Mēs visi praktiski bijām uz vienas strīpas un taustījāmies un mēģinājām saprast, kas tad ir tas virziens. Man pašam laikam tāds lielais pagrieziena punkts bija 98. gads vai 97. apmēram, kad ar manas krustmātes Verza Zuļas palīdzību. Krustmāte? Jā. Tas nav zināms fakts. Vismaz, kas jauns neraksta to. Redz, tagad tu es pirmais. Kāpēc krustmāte? Tas ir vēl garāks stāsts. Tur mums vajadzēs vēl vienu raidījumu, lai par to izstāstītu. Bet vispār ļoti interesanti. Tad viņi tev nodeva, viņi kā krustmāte tev nodeva to panākumu atslēgu, ja? Es teiktu, ka viņa bija viens no tiem cilvēkiem, kas iedeva to ticību tam, kad ar kārtīgu darbu un meklējot risinājumu var tikt pie rezultāta. Un skaidrs, ka ja viņu nevar atrast Latvijā, tad ir jāmeklē apkārt. Un tajā laikā, man liekas, mēs atradām iespēju, kā nopirkt vienas itāļu kamanas. Un tad ap tām itāļu kamanām rosoties un mēģinot tās savukārt sakārtot, arī dabūt līdz braukšanai. Tad sākās mans tāds apzinātais darbs ar rokām, acīm un sajūtām par to, ko ar to kamanu var izdarīt. Un tad ar šo kamanu Drons paņēma, ja? Nē, ar šo kamanu man izdevās uzvarēt pasaules junioru čempionātā. Sākumā, jā. Un tad skaidrs, ka nākošais bija lēciens tādā pieaugušo izlasē. Un olimpiskās spēles Nagano, kuras laikam pabeidzu kā 14. Un tad nākošais gads savukārt, jau kad es biju no junioru vecuma ārā un pieaugušo konkurencē, tas atkal atsēdināja tā labi un pieklājīgi uz tādu izpratni, kad tas junioru līmenis un pieaugušo līmenis tur ir diezgan liels lēciens. Un tajā laikā vēl bija tas, ka juniori beidzās 19 gadu vecumā, ja tagad ir līdz 21 gadam, tad tur tomēr tas lēciens varbūt nav tik jūtams. Bet tajā laikā tas bija tā, tu esi pirmais, un tad pasaules čempionātā man nākošajā gadā, lai saglabātu vietu Olimpiskās vienības sastāvā, man bija jāiebrauc laikam 15. Es paliku 17. un tad es biju atkal tā kā... Tad es biju atkal kā zivs krastā. Tu biji dosmīgs uz Olimpisko vienību? Nē, man liekas, ka tajā laikā tas viss bija ārkārtīgi vienkārši. Bija skaidri noteikumi, bija uzraksts, tur nebija vispār nekāda variants interpretācijai, lobēšanai vai vēl kaut kam. Bija fakts, bija cipars uz lapas, tu parakstījies, tu esi iekšā, tu neesi, tu esi ārā. Un tas skaidrs, tas bija tāds kārtīgs augsts dušs, kad tu saproti, kad ir kaut kāds brīdis. Cik gadi tev bija tad? 20. Jauns čals. Jā, tieši tā. Un atkal stūma, kā saka, mākoņas. Tad bija tā, ka tu aiztais muti un turpini rakt. Un bija gads, mēs dzīvojāmies toreiz Polbroku un pie Veras garāžiņā tur visu vasaras pavadīju, būvējot savus nākošās sezonas kamanas. Bet viņi arī ir tā kā konstruktors?
Īsti es viņu Ja tu saki pie viņas garažā. Es nenosauktu viņu par konstruktoru, bet viņai bija sirds darboties ap šo te tehniku un mēģināt viņu attīstīt un mēģināt saprast, kur ir šie risinājumi. Un tas arī palīdzēja iet uz priekšu. Jo tad, kad tev pašam ir 20 gadu, liekas, un tu neko par to nezini, un tu neesi gājis visu to garo ceļu. Viņai tādā ziņā es teiktu, ka lielu pamatu ielika viņas treneris Valdis Tiliks, kas bija tiešām konstruktors un tajā laikā būvēja šīs te inovatīvās komandas, ar kurām viņai arī olimpiskās spēles izdevās uzvarēt. Un skaidrs, ka tas sporta veids ir krietni attīstījies kopš tā laika, bet viņi priekš savu laiku bija izdarījuši ļoti daudz. Un droši vien, ka šis te iekšējais dzinuls un arī redzēt to, ka blakus ir cilvēks, kurš savā dzīvē ir sasniedzis šo sporta virsotni un ka tas ir iespējams un ka viņi ir tepat blakus un pie sāniem. Baigi interesanti. Es nezināju šito, ka jums tāda sadarbība pēc, ka viņi iedeva to. Tāpēc tā pārmantotība ir baigi svarīga visos sporta veidos. Mēs to neatzīstam. Kad tas cilvēks, kas ir, viņš nodod to kaut kādu atslēdziņu, iedod, darbojies. Jā, es varu tikai palīdzēt, bet jādarbojas tev. Un tu darbojies. Jā? Absolūti, tieši tā. Un tu dabūji to bronzu uz kā pamata. Sportā ir vairāk enerģijas nekā upē. Gribi iegūt vairāk? Peldi pret straumi. Savu ozoliņu ar visām bitītēm. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Tur pa vidam vēl bija daudzi viļņi. Tas ir skaidrs, bet kur bija tā atslēga? Atslēga bija tajā, ka es sapratu, ka man ir viens mērķis un es darīšu visu, kas ir manos spēkos, nevainojot visu, kas notiek apkārt, darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai līdz tam mērķim nonākt. Un es atceros to gadu, it sevišķi pirms Turīnas olimpiskajām spēlēm, man liekas, ka 2 nedēļas pirms sacensībām es vēl gulēju Siguldā darbnīcā, vienā telpā, blakus telpā līmēju kamanēju jaunos ragus. Man vienkārši nebija laika aizbraukt tur stundu vienā virzienā, turp apakaļ uz mājām pagulēt. Es sapratu, es tās 2 stundas labāk pavadīšu darbnīcā un uztaisīšu komandas līdz galam. Un tas kaut kā kopā rezultējās tajā, kad bija šī te medaļa. Bet es arvien vairāk tagad atskatoties gan uz savu, gan uz citiem tādiem spilgtiem piemēriem, arī šo olimpisko spēļu, arī šis te Elīnas piemērs, man parāda tikai to, ka visi uz starta līnijas ir cilvēki. Un galu galā tā medaļa tev no augšas tiek iedota tad, ja tu viņas patiešām pelnīsi. Jo reizēm liekas, ja mēs skatāmies tādus status un iespējas un visu pārējo, tad tur būtu jābūt pavisam citiem uzvārdiem. Bet ir īpaši tādās lielajās sacensībās kā olimpiskās spēles, nevienmēr tie uzvārdi stāv tādā secībā, kā tur augšējais uztais savu reitingu, ja? Tur ir cits reitings. Tur ir attieksmes reitings, tas, cik tu tam esi veltījis laiku, sirdi, dvēseli ielicis. Tu tā atnākt iebraukt nevar tā vienkārši. Jā, tieši tā. Ko iesim pēc tā? Man jau vairāk interesē tas tavs stāsts kā treneris, ja, jo kad mēs satikamies ar Rīgas Tehniskā universitātē, tu man tur vadāji, tev tās acis spīdē, es domāju, traks cilvēks, tu zinot, kas ir pretī Vācija, Itālija, Austrija un viss šitās tā ārprātīgās mašinērijas, ja, iespējas, tu tur nabadzīņš viens sēdē, laboratorijā, ne tev baigie palīgi, ne tev komandas baigās, un tu tik štuko, un ko tu tur izštukoji? No tā brīža, ka mēs redzējamies, tai aerodinamikā, tu kaut ko izveidoji to, ko tu biji plānojis? No tā laika, kad mēs ar tevi tikāmies, laikam arī tas priekšstats, kas tev ir palicis, ir diezgan pareizs. Bet pa šiem te pāris gadiem, ko mēs tur neesam redzējušies, ir pagājis diezgan tāds darbīgs periods un es esmu staigājot pa šiem gaiteņiem, uzrunājis un atradis un sadraudzējies, un mēs komandā strādājam jau ar krietni daudziem cilvēkiem, kam arī sākotnēji tā bija tāda absolūta sirdslieta par to, lai palīdzētu. Un šobrīd jau mēs esam kļuvuši, ka viņi ir neatņemama komandas sastāvdaļa. Gan domājot par aerodinamiku, gan par kompozītu materiālu nodaļu, gan par triboloģijas nodaļu, kas mums attīstās RTU. Un, protams, kad milzīgs paldies jāsaka mūsu izglītības un zinātnes ministrijai šajā gadījumā, jo
tu pats atceries, ka pēdējo reizi mēs runājam, tas vēl bija brīdis pirms tika izsludināta valsts pētījuma programma sportam. Par to sports, jā. Jā, un protams, ka šīs te finanses un it sevišķi šī te sadaļa, kas ienāca RTU, lai attīstītu šo te tehnoloģisko pusi, tas ir ielicis to visu, ko pirms tam mēs darījām uz draudzības pamata, tādās pamatīgās sliedēs. Un ļoti gribētos, lai šis te tā kā projekta formāts neapstātos ar šo vienu uzsaukumu, bet viņš tagad mērķiecīgi turpinātos. Jo izdarīts ir ārkārtīgi daudz. Mēs būvējam, viena lieta ir zinātniskā iekārta, kas ir tribometrs, 24 metrus gara saldēšanas iekārta ar visām mērierīcēm virsū, uz kuras varēs mērīt dažādas berzes īpašības uz dažādiem materiāliem, ne tikai ledus un dzelzs, bet arī slēpēm un arī, ja tālāk būs interesi, tad industrijai gan domājot par flīzes slīd vai neslīd, vai tās rites īpašības kādam gultnim ir labas vai nav, to visu šīs iekārtas varēs mērīt. Un, protams, arī viss, kas ir domājot par sporta aerodinamiku, ja kādreiz likās, kad aerodinamika tas vajadzētu būt it sevišķi šādos mazos ātrumos, nekas sarežģīts, tad runājot ar aerodinamikas profesoru savukārt RTU, viņš teica, zini, lidmašīnas tas ir vienkārši. Tur ātrums ir. Lidmašīnas tas ir vienkārši. Tur ir ļoti maz kaut kādi ierobežojošie faktori. Mums kamanās šī te aerodinamiskā forma veidojās cilvēkam saslēdzoties ar šo te fizisko kamanas formu. Un arī ledus temperatūras un viss tas pārējais. Un attālums no ledus, visi pārējie ietekmējošie faktori, kas veido tur papildus turbulences moduļus un visu pārējo, ka tas ir ārkārtīgi sarežģīti mērāms. Un arī saprotot to, ka trasē braucot, gan sportists maina savu pozu, gan kamanas ģeometrija mainās spiediena rezultātā. Tā kā tur to mainīgo faktoru ir ārkārtīgi daudz. Un tajā pašā laikā, man liekas, gan pētniekiem, gan studentiem, kas strādā, lai palīdzētu šo te risināt, tas ir ārkārtīgi tāds interesants uzdevums. Un it sevišķi, ka tu tālāk jau savu padarīto darbu, viņi var paskatīties, redz, kur olimpiskajās spēlēs brauc tās kamanas, pie kurām es strādāju. Un vēl ir rezultāts, bet par to mēs tā. Es gribēju, vai jūs izmantojat mākslīgo intelektu? Jo tāpēc, ka tur ir tik daudz nianses, ko tu neredzi. Mākslīgais intelekts daudz ko, ja ir tās programmas, viņš daudz ātrāk var noteikt tās kustības pareizās, visas tādas. To vēl neesat tikuši. Ar mākslīgo intelektu ir tā, es viņu uztveru kā labu asistentu, Jā, nevis kā profesoru ar absolūto patiesību. Nē, es domāju, tīri informatīvs, ļoti svarīgi. Informatīvu mēs izmantojam, protams, kad gan pavaicājot risinājumu soļus un ceļu un to visu, tas tādā veidā jā, bet tā, ka viņš būtu tieši iesaistīts kaut kādā lēmumu pieņemšanā, tagad kāda būtu šī te pareizā kamanas forma, līdz tam mēs neesam vēl nonākuši. Bet par nobraukšanas leņķiem, Tur nav kaut kāda mākslīga intelekta ietekme šobrīd uz pareizi, kā tu pareizi trasi izbraukt. Kamanās, man liekas, tā skaistā lieta ap to visu ir, kad galu galā kamanas vienas pašas nav nekas. Tomēr tas cilvēks, kamanām ar cilvēku tam ir jābūt tā kā vienam veselam. Un tāpēc arī šīs te kamanas nianses, kāda viņām būtu jābūt, tas vairāk ir tā cilvēka un tās sinerģijas sadarbības ar atlētu tā kā kontekstā ir tas, ka tu vari tiešām šo te rezultātu sasniegt. Tur nav viens recepts diviem atlētiem. Un līdz ar to tāpēc ar statistiku tur vien nepietiek. Tur ir tas ko laikam senāk sauc par meistarību, vai krievu valodā par čuju, ņuhu un poņu, un vēl kaut ko no tā visa. Izjūtiņas jābūt. Bet lai tā izjūta rastos, tu pats zini, tajā ir jāiegulda kā minimums 10,000 stundas, un tad tu to drēbi sāc ne tikai redzēt, bet tu viņu sāc sajust. Un līdzīgi ir ar visu, man liekas, dzīvē. Skaidrs, ka ar mākslīgā intelekta palīdzību mēs varam tikt pie kaut kādām pasaules iespējams šī brīža zināšanām, bet, lai iekāptu tajā nākošajā līmenī, tas tāpatās ir cilvēks solis. Kā tu vērtē, piemēram, tev 5, praktiski tu visos startos cīnies pa medaļām. Tas bija tāds tā kā uzdevums, vai tā bija tā kā tu gribēji? Varbūt, tāds sapnis, bet beigās sanāca kā? Ja es tādu iekšējo savu treneru sapni drīkst publiskot, droši. Tad priekš manis
tā kā debesis ir limits, iespējams. Un es ticu, ka tā kā rūpīgi, apzināti, mērķtiecīgi strādājot, mēs varam jebkurā disciplīnā aizvest sportistus līdz augstākajam līmenim. Un es nedomāju ar to medaļu, es domāju to zelta medaļu. Līdz ar to man tādas pilnas piepildījuma sajūtas, protams, ka nav par šīm olimpiskajām spēlēm, bet redzot to, kā mums gāja viss šis process ar gatavošanos, ar pēdējiem pāris gadiem, ar rezultātiem, kas arī tā kā gāja uz augšu, uz leju, un tu saproti, ka tu strādā, tu liec tā kā savu maksimumu tajā visā iekšā, bet pārējās komandas jau arī neguļ. Un viss tieši tāpatās tiecās uz šo te mērķi. Tā ir tāda konstanta iekšēja cīņa ar sevi, protams. Un liekas, ja es tagad izdarīšu tur vienu desmitdaļu atradīšu priekš nākošās sezonas, varbūt kāda cita komanda jau ir 2 desmitdaļas uz priekšu. Ja mēs redzam, ka tieši šie trases rekordi katru gadu joprojām tiek laboti. Uz mašīnas rēķina, uz kamaniņa rēķina. Gan. Protams, kad arī trases apstrādes, gan visa konfigurācija, gan tas mainās, un cilvēki arvien profesionālāk strādā pie ledus sagatavošanas. Un tas arī, protams, ka maina to visu, bet es redzu, ka tā ir tāda konstanta, neapstājošās izaugsme. Un arī domājot par tiem nākošajiem gadiem uz priekšu, es saku, šobrīd tu neesi apmierināts vēl. Neesi neko sasniedzis, ja? Apmēram. Nē, es esmu pateicīgs par to punktu, kurā mēs esam tagad, bet es zinu, ka mēs varam labāk. Skaidrs. Nākušā olimpiāda Francija, ja? Tāda akal atskaites punkts. 4 gadus jāstrādā. Kā tu esi apmierināts ar šo sastāvu? Kas visi konkurē visās disciplīnās, visur bija konkurenti. Kas nesanāca, piemēram, Čaļiem, Kristeram nesanāca? Kas nesanāca? Tā nebija pieredze, tas bija mandrāži, kas tas bija tāds, nepareizi kaut ko, tu esi kaut ko izvērtējis. Tā vispār, es negribu tad dziļās lietās. Kas pietrūk tiem katrā tā 4., 5. vietai? Kas pietrūk? Droši vien varbūt vairāk tāda, es teiktu, pārliecība par saviem spēkiem. Jo, ja es atskatos uz visu komandu kopumā, tad Elīna no visas mūsu sportistu pūla bija patiesībā visgatavākā? Vienīgā no sportistiem, kas bija gatavi iet un cīnīties un neskatīties ne uz kādām tur problēmām, vai kas man nav, kas man pietrūkst, ko es nevaru, kas man nesanāk, bet kur ir risinājums. Un tā kā mans mērķis ir viens. Es gribu būt tur un es darīšu visu. Vienalga, kad visu iepriekšējo sezonu es esmu tur klupus, kritusi, kā man nav gājis vēl kaut kas, bet viņi darīja maksimumu, ko viņi var izdarīt uz to brīdi. Un pārējiem bija varbūt Kristeram bišķītiņi iedeva mazliet pa galvu tas, kad viņam sezonas sākumā izdevās salīdzinoši labi nostartēt šajās testu sacensībās, kur viņš bija 2. olimpiskajā trasē. Sadomājās. Ne, es nedomāju, ka viņš sadomājās, un es arī ar viņu pa sezonas laiku runāju, un mēs sapratām to, ka sezonas sākums ir viena lieta, olimpiskajās spēlēs bilde būs pavisam cita. Tā kā mēs arī tur īpaši nedomājam par to, ka mēs bijām tur un tagad nākošās sacensībās mēs būsim turpat. Mēs turpinājām strādāt un ļoti daudz strādājām. Un skaidrs, ka tie visi testi pie tehnikas un tāda sevis meklēšana tajā sinerģijā ar tehniku, varbūt šitajā sezonā mēs netrāpījām uz tādas īsta labas sajūtas, kad viņš pasaka, tagad es ar kamanu jūtos absolūti droši, viss ir perfekti, man ir tikai jābrauc. Mums visu laiku bija tāda taustīšanās starp šo te ātrumu un šo te kamanas stabilitāti. Un saprotams, ka, lai tajā maksimālajā top līmenī strādātu, tā ir tāda ļoti šaura šķautnīte. Tu vari uztaisīt super stabilas, viegli braucamas kamanas un priecāties, ka tu trāpi varbūt kādreiz 10. Bet tā kā, ja tu saproti, ka visi tie, kas stāv uz piedestāla, viņi principā visu laiku brauc uz naža asmens tādā pārnestā nozīmē, tad visu laiku šis te limits iekšā ir tas, kas tā kā dod tev to sajūtu par braucienu. Un, ja tev nav tāda iekšējā, tāda pavisam skaidra pārliecība, kad es pilnībā uzticos tai tehnikai, ar ko es braucu, un kad es fantastiski jūtos, tam visam ir jāsaliek. Tā ir pieredze. Un tā ir pieredze. Elīnai bija pieredze? Es teiktu, Kāpēc Elīna un kāpēc ne citi?
Es tagad tā uzdošu jautājumu. Tev. Jums bija kaut kāds psihologs vai komandā bija? Vai tu biji psihologs? Man ar katru no šiem sportistiem bija diezgan daudz sarunas. Un tieši arī tajos grūtajos brīžos, kad kaut kas neiet tā kā gribētos. Un vienkārši tas, ko es mēģināju līdz sportistiem aiznest, kad es no savas puses darīšu maksimumu, lai šī te, un arī ne tikai es, bet arī pārējā tehniķa komanda, ka mēs darīsim maksimumu, lai šīs komandas būtu labākajā līmenī priekš viņiem. Bet skaidrs, ka tas reizēm ir ne pārāk vienkāršs process, arī skatoties uz mazajām divnieku meitenēm, kurām arī visa sezona bija nevis vienkārši pa kalniņiem, bet tā kā pa celmiem. Un viņas praktiski pēdējā vilcienā ielic uz olimpiskajām spēlēm. Un arī nostartēja olimpiskās spēlēs 4. vieta individuāli uz 4. vietu izvilka komandu no 5. vietas stafetes sacensībās. Tā kā viņām arī tas bija tāds pamatīgs rūdījums, pamatīgi tāda centrafūga visas sezonas garumā. Un pat mūsu treneru vidū, ja iezagās tur domas par to, vai tiešām viņas ņemt uz olimpiādu vai nē, vai ņemt otru divnieku, kas ir varbūt lēnāks, bet stabilāks. Tad es teiktu, ka šoreiz viss bija pareizi un galā arī viņām aizbraucot uz olimpiskajām spēlēm, mēs praktiski slietas jaunās, ar kurām viņas brauc olimpiskajās spēlēs, mēs izvilkām, noņēmām no frēzes dienu pirms braukšanas uz olimpiskajām spēlēm. Tā kā es saku, ka jebkurā situācijā, ja cilvēks grib kaut ko sasniegt, ja ir mērķis, tad vienīgais gala zvans ir sacensību beigas, vai var kaut ko paspēt izdarīt pēdējā naktī pirms sacensībām, pilnīgi noteikti, vai var nedarīt neko pēdējā naktī pirms sacensībām, arī var, bet jautājums ir, kur tu atrodies un kur tu vēlies būt. Man interesē viena lieta, mēs no malas likās, ka jums labs kolektīvs ir kamaniņās vispār. Absolūti. Jā, bet kas ir tam par iemeslu? Kā viņš veidojās? Es skatos ļoti draudzīgi, visi tur tādi. Mēs par to akciju parunāsimies, bet tieši man simpatizē tas, ka visi tur draudzīgi, smaidīgi un tādi patīkam skatīties vienkārši. Kas tur viņas pareizi, kā tur viss tika sadalīts tāds? Lomas, parasti jau ir kāds viens idiots tur bojā, parasti, ir tā, vienmēr tā. Uz viņu ieciklējās, sāk viņu tur čakarēt un tā, bet jums tas kolektīvs izties ļoti, ļoti, ļoti tāds patīkams. Man liekas, ka tā atslēga visā ir tajā, ka tu saproti, ka neviens nav perfekts. Nav superlīderi. Te neviens nav supermens, bet tikai atbalstot viens otru, mēs varam kaut kā tikt uz priekšu. Un ja tu ies tikai pats savu ceļu un mēģinās kaut ko vilkt to segu uz savu pusi, tad vienā brīdī tu sapratīsi, tad, kad tev ir grūti, kad arī neviens tev nav gatavs roku padot un pavilkt uz priekšu. Un noturot šo tādu izpratni par to, ka līdz sacensībām mēs ejam visi kopā uz starta. Skaidrs, jūs esat konkurenti un jūs katrs cīnaties par sevi, bet ar absolūti godīgiem līdzekļiem. Tad tikai tādā veidā es ticu, ka komanda var augt. Un arī treneru tajā kolektīvā mēs ar visu to, ko mēs darām, mēs viens ar otru dalamies, mēs mēģinam atrast to kopsaucēju. Un tad savukārt arī to aiznest līdz sportistiem. Skaidrs, kad ir kaut kāda emocija brīži, kad tur gribās atmest ar roku vai slikts kaut kāds nobrauciens. Jā, un tad liekas, tā kā viss, kas ir darīts, ir nepareizi, bet tajā pašā laikā ir svarīgi atkal, ja tu redzi, ka tās otram cilvēkam ir emocijas, bišķītiņi pagaidīt, kad viņas nodziest, un tā kā apsēsties un vēlreiz pavilkt apakaļ. Skaidrs, ka labi, šeit nebija labi, bet jautājums ir par to nebija labi. To mēs vairs mainīt nevaram. Kur ir risinājums? Kas ir nākošais solis, kur ir risinājums? Kā mēs ar to tiekam galā? Un ja tu spēji ātri pārslēgties no šīm emocijām uz tādu loģisku risinājumu meklēšanu, tad es teiktu, ka viss ir iespējams. Jā, man baigi iepatikās tad, kad Elīna izcīnīja to sudrabu, cik jūs visi bijāt kopā un visu to tā kā izrādījāt skatītājiem. Un varēja just, ka tur priecājās visi. Bet, protams. Bet, parasti tā nav. Es izlasēju, viens otram skatījās. Tu tur viens otram... Pagriež muguru, nodru galvu un aiziet. Jau kāds biedur.
Nu, tas tā jocīgi bija no vienas puses, bet patīkam tas, ka, gandrīz vēl likās, ka tu viņi vēl kādu medaļu. Vai viņi to medaļu izpildīja, noņēma visiem to stresiņu nost. Bija tā? Nu, tas skaidrs, ka paņēma lielu spiedienu nost, bet atkal uzlika to latiņu augstāk iepriekš iespējams tiem, kas brauc aiz viņas. Un skaidrs, ka aiz viņas brauc atlēti, kur arī varēja pacīnīties ne tikai par sudraba medaļu. Tikai, jā, bija. Jā, ne tikai, jā. Bet es ticu kaut kā, ka viss dzīvē notiek tā, kā tam ir jānotiek. Un ja mums tagad būtu 4 olimpiskās medaļas, tad principā varētu tā kā atsēsties krēslā. Tā kā kaut kas ir izdarīts, tiekamies pēc 4 gadiem, tad paskatīsimies, kas sanāks. Bet es teiktu, ka man liekas, ka sportistam nav labāka motivātora, nepiepildīts mērķis. Kā palikt tādu pussolīti, pat mazāk nekā pussolīti no tās medaļas, kas es ticu, kad iedos tādu pavisam citu uguntiņu nākošajiem 4 gadiem. Un to izpratni, kad ir jāturpina darīt. Kad sportā iestājas klusums, tas nozīmē tikai vienu – gatavojies negaisam. Caur sīdarāba virzi gāju, nezāriņa nenolauzu. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Šis sastāvs paliek tāds pats vai notiek kaut kādas mājas? Par sastāvu man ir grūti šobrīd atbildēt. Ja pirms olimpiskajām spēlēm bija sajūta, ka viņi ir izlēmusi, tad šobrīd man vairs tāda 100% atbildes par to nav. Atkal, ja? Es domāju, ka tas viņai iedeva mazliet tādu jaunu enerģiju, paskatīties uz to, kas ir iespējams. Un kad viņi netuvu nav... Zelts arī jau no sudraba zelts nav tālu, ja? Absolūti. Un es ticu, ka priekš visiem šī bija tāda... šīs olimpiskās spēles bija fantastiski skaistas, daudzas mācību stundas. Bet to neredzējām. Mēs to neredzējām. Kas bija tās mācības stundas? Varbūt 1, 2 pasaka, kas bija tās mācības stundas? Viena kaut vai mūsu abu dāmu starts, Kendija un Elīna. It kā Kendija bija augstāk, ja? Kotējās. Ja mēs paskatāmies uz arī faktisko rezultātu trasē, jā, Kendijai sanāca smagi kļūdīties pirmajā braucienā, kas principā pilnībā nogriez. Tas pats Kristaram Mörtes pats bija. Kristaram... Vai pirmais un otrais bija arī sākums? Bija viens no braucieniem, bija kļūdiņa, bet viņa nebija tik sāpīga kā Kendijai, jo Kendijai principā viņa maksāja praktiski 2 sekundes, kur tu kamaniņu sportā, Tas bija augšā kaut kur, jā? Jā, tas bija startā. Viņi bija izslīdēti. Viņi mazliet bija pa daudz nodūru uz galvu, kamēr turpināja pātrināties startā, nepamanīja, ka pa tuvu piebraukus apmalē, viegli uzsit, sagriez kamanu šķērsā un principā pirmo virāžu tur visu izfrēzēja, kā mēs sakam, un ar to sacensības teorētiski beidzās. Bet par ko es esmu priecīgs un arī lepns par Kendiju, ka viņa ar visām šīm te asarām pēc pirmā brauciena spēja saņemties, bija pamatīgi. Bija tā, ka es negribu vairs braukt, man vairs neko nevajag. Tu biji klāt. Jā, bet mēs visi treneri tā pa solītim pienācām, parunājāmies ar viņu. Viņi piezvanīja arī uz mājām, un viņi saņēmās, viņi apēda to smago krupi un nobrauc to otro braucienu, kas jau bija sakarīgāks. Un nākošā dienā viņa turpināja braukt, un 4. braucienu viņa nobrauca savu labāko braucienu un ātrāk par Elīnu, kas parādīja to potenciālu, ka viņas varēja stāvēt praktiski turpat blakus. Un skaidrs, ka Kendija viņa ir tāds emocionālāks cilvēks, un tu redzi, ka viss tas, kas ir iekšā, tas ir arī ārā uz galda. Un no tās puses tie cilvēcīgi forši redzēt, ka cilvēks ir spējīgs tā mainīties, savākties, un ja to izdotos šo tādu iekšējo mieru un izpratni par lietām noturēt ilgtermiņā, tad es ticu, ka viņai arī neviena vēl medaļa ir priekšā. Tu skaties no savu viedokļu, ka tā nākotne ir gaiša. Es vienmēr skatos uz to, ka nākotne ir gaiša. Katrā ziņā gaišāk nekā pagātnē. Jā, bet ja cilvēks skatās no malas, kas tur notiek, tad tur tāda vieta, tur kādreiz iebrauc kaut kāda otrā, tas tur, šitas. Tā likās tāda diezgan nestabilitāte.
Pēc olimpiskām spēlēm ļoti stabila komanda. Vismaz stabili rezultāti un nav ne krituma, ne kāpuma. Vienkārši viss brauc vienā līmenī, tur top 5. Saprot? Tas tomēr ir. Tas nav maz. Tas nav maz. Un tad jūs esat kaut ko sasnieguši. Un kāds tad ir nākušais solis? Ņemt zelts visur? Par to mēs visi sapņojam. Bet tā sanāk, nav jau no 10. uz 1. grūti nokļūt uzreiz, bet no 3. 4. Kamanās, ja mēs paskatāmies kaut kādu top 6, teiksim, divniekiem, tie visi bija vienā desmitdaļā. Es saku. Un maziņa kļūdiņa vai labāks brauciens, tu principā var būt praktiski 10. vai pat 1. Jā, tā kā konkurence it kā liekas. Labi, pāriesim pie tādiem interesantākiem jautājumiem. Parādījās internetā tāda lieta, ka vispār grib Rennes sporta veidus vispār likvidēt olimpiskās spēlēs. Vai tu viņi parādījās? 36. Es jau esmu dzirdējis jau šito te kāds 10 gadus atpakaļ. Jā, bet, ko tu domā par to visu? Olimpiskās spēles, tad, kad tu biji, un tagad viņas ir pamainījušās ārkārtīgi. Visi jaunie sporta veidi, vispār pilnīgi cits princips, ja? Tā kā vasaras sporta spēlēs ir kaut kāda nepopulāra sporta veidi, tos viņiem nostliek kaut kādas jaunas. Cik jūs jūtat, cik jūs esat tur populāri, nepopulāri, un vispār tās trases, Rennes, tie sporta veidi, kas nav lēti priekš valsts vispār kaut vai organizēt. Mēs redzējām, varēja Siguldā būt, ja? Yeah. Ja nebūtu tur zviedri nolekuši vai kaut kas tāds. Bet, principā, kā tu redzi kamaniņu sporta nākotnē olimpiskās spēlēs? Mana sirds ir par to, lai viņš turpinātu būt. Tas ir skaidrs, bet vispār kā tu redzi to politiku? Par politiku skatoties, es domāju, ka tur vairāk ir jāsaprot, ko vispār Starptautiskā olimpiskā komiteja kā tāda grib. Vai viņi grib turēties pie tradīcijām un vērtībām, vai vienkārši taisīt naudu. Taisīt naudu skaidrs var ar citām lietām. Bet olimpiskie riņķi, manuprāt, kad paģēra arī mazliet atcerēties par to, no kurienes tas ir sācies un kāpēc tas ir sācies un kur ir bijis tas lielais gan moto, gan misija olimpiskajām spēlēm. Un tad, ja olimpiskās spēles iet prom no kaut kādiem tradicionāliem sporta veidiem un sāk vienkārši pelnīt naudu ar to, kas varbūt liekas šajā brīdī skatītājiem interesantāks, tad viņas jau ir pazaudējušas savu dvēseli, daudz pusi no viņas. Pat dvēseli mēs vēl parunāsimies pa olimpiskās. Vien paskatoties uz ko, kas šobrīd notiek, bet pa lielam, ja pazūd visi šie tradicionāli tur bijušie sporta veidi, tad kas no tām olimpiskajām spēlēm paliks pāri, ja mēs paskatāmies uz ziemu, tad Rennes sporta veidi ir viena, es teiktu, varbūt ne 3. daļa, bet 4. daļa no tā, kas ir ziemas olimpiskās spēles. Viss, kas ir braukšana no kalna, jebkādā formātā, kamonas, bobslejs, skeletons, labi ir slēpis, bet kas tad būs ziemas olimpiskajās spēlēs? Labi, tu parunāji par olimpiskās komitejas starptautiskās olimpiskās dvēseli, ja? Šīs olimpiskās dvēseli, tā dvēseli galīgi ir pazudusi, un kā tu skatījies no sava skatu punkta, kas tur īsti notika? Kā tas process tur gāja? Jo mēs jau redzam mūsu skeletonu pārstāvs jau pie Dombūra šovā jau runā, jā, tas politiski pacelt diezgan augstā līmenī. Kā jūs to visu izjutāt? Kā caur tev viss tas izgāja, tas process, kas tur notika? Un vispār no kurienes sākās tas viss? Kā tas vispār? Sākot tur vainot, vispēc kāds, es gribu zināt tavu viedokli. Kā tu jūties, ka tu to uzzināji? Kā vispār bija reakcijas? Par to Ukraiņā, jā. Ja mēs skatāmies vispār tādā bišķi garākā kontekstā, es teiktu, ka šīs olimpiskās spēles bija tāds vairāk, tāds jau milzīgs pleķis uz Starptautiskās olimpiskās komitejas sejas, bet viņš veidojās jau krietni senāk. Ja mēs atceramies to pašu, 2006. gadu, kad 2008. gads, kad olimpiskās spēles pirmo reizi tika iedotas Ķīnai. Pekinē, jā. Tad tu saproti, tā kā totalitārie režīmi un olimpiskās spēles pēc vērtībām apmēram vienādi. Absolūti neiet kopā.
Nu, ja mēs skatāmies pamatvērtības, olimpismu pamatvērtības un totalitāro režīmu kaut kādas Ne, bet intereses. vadība tagad iet kopā. Jā. Tā vadība iet kopā totalitāriem režīmiem. Mēs uzzinām, ko dara Infantino futbolā, ko tagad Coventry un ko visu dara. Ja? Tad viņi jau paliek tā diktatori pēc būtības. Ne? No vienas puses, jā, no otras puses tā ir vadība. Bet stāsts ir par to, ka mēs esam olimpieši. Mēs esam daļa. Bez olimpiešiem olimpisko spēļu nebūtu. Un ja mēs šādā situācijā klusējam, ja mēs nekādā veidā nepasakam, ka mums tas ir svarīgi, tad arī tas tā kā tāds sniega bumba turpina ritināties un vienā brīdī tas vienkārši sagrūs. Un es redzu to, ka arī tas, kas notika šobrīd, skaidrs, ka te ir tā sasaiste tāda krietni dziļāka visai pasaulē par to, ka jā, šobrīd notiek karš un pat karš nav apturēts šo olimpisko spēļu laikā, kā tas bija visu laiku līdz šim. Bet lielos vilcienos, ja olimpiskās spēles un šie olimpiskie riņķi aiz sevīm nenes šīs vērtības, kāpēc lai mēs vispār būtu daļa no tā? Nu, labi, tā cīņa, es to teiktu, ideoloģiska cīņa, ja? Bet man ir jautājums tāds, jūs ar savu akciju iznācāt, parādījāt tās ķiverītes, tur pēc, rādījāt visu to problēmu, un jūs tā kā ielienat skeletonā, ja, pēc būtības. No kamaniņām, tas nebija kamaniņu sportists, tas bija skeletonists tomēr, ja? Jūs ielīdāt tajā skeletonu nišā, ko arī parāda. Bet, kas notika? Jūsu vecais līderis nevienu vārdu neteica Fogels par šo. Kāpēc? Ar to es domāju, ka jāpavaicā viņam pašam. Jā, bet tu saproti, viņš tā kā kamanīgs sportveids. Jūs tur komandi, jā, viņš beigās taisnojās, kad redz, es tur nedzināju, es tur nerunāju, un tad es biju ar Coventry ātrāk. Tā. Nekādas reakcijas. Vadībai nav reakcijas. Kāpēc? Viņi baidās. Patiesība bija tāda, ka par šo ķiveres diskvalifikāciju mēs uzzinājām praktiski pusstundu pirms braucām ārā no ciemata uz komandas sacensībām. Sportisti līdz finišam nezināja, ka mēs kaut ko tādu darīsim. Tā bija no Latvijas. Man piezvanīja viens kolēģis un teica, tu redzēji, kas notika? Un tad es tikai sāku skatīties, kas ir noticis. Un kas ir tas, kā mēs varam varbūt šajā brīdī palīdzēt Ukraiņiem, kā mēs varam palīdzēt sadzirdēt to, kas ir noticis. Un tad vienā brīdī mēs domājam, varbūt pie tās ķiveres tikt mēs nevaram. Paņemt viņus sacensībām, nolikt finišā mēs nevaram. Jo viņi jau tajā brīdī jau bija aizvest uz Milānu projām, jau uz kaut kādu preses konferenci arī tur un uz tālākajiem procesiem. Un tajā pašā laikā es sapratu, arī tad, ja mēs kaut ko tādu darām, tas var ietekmēt kaut kādus lēmumus, kas ir juridiskie lēmumi par mūsu komandas startu. Bet tad, ja mēs parādām šīs savas ķiveres, mēs parādām, ka ķivere ir simbols, ķivere ir mūsu, uz viņas ir rakstīts Latvija, ir šīs 3 zvaigznes. Viņi parāda mūsu vērtības, mūsu identitāti un to, kas mums ir svarīgi. Un kas tieši tāpatās ir arī Ukraiņu sportistam. Un turklāt tas nav jautājums par to, ka mēs atceramies kādus tur 40 gadus senus notikumus. Tas notiek šeit un tagad. Un ja šī ir iespēja palīdzēt glābt cilvēkus, kuri tajā brīdī arī olimpieši iet bojā kaujas laukā, tad tas bija veids, kā mēs bijām... Jūs to izdarījāt, cepuri nost, bet kāpēc jūs vadonis, kas bija ilgas gadus, vispār klusē līdz šim brīdim? Es nevaru uz šo atbildēt. Nevar. Okay, labi, tā ir arī atbilde. Kad sportā iestājas klusums, tas nozīmē tikai vienu. Gatavojies negaisam. Caur sīdarāba birzi gāju, ne zāriņa, ne nolauzu. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Es gribēju vēl vienu komentāru no tevis. Coventry, saka prezidenti, pateica tādus vārdus, ka viņi nemaz nav zinājusi par tādu lēmumu. Un viņas tur sāk raudāt, kas īsti tur pieņem lēmumus? Kas ir tavā prātā Ziemas sporta olimpisko spēļu vai šādu lēmumu iniciatori? Tie vecie Krievu sponsorētie kaut kādi ierēģi? Kā tev liekas? Tu tomēr esi tuvāk. Mēs labi saprotam, ka veids, kā totalitārie režīmi mēģina valdīt pār pasauli, viņi visu, ko viņi dara, viņi mēģina nopirkt viedokļu līderus.
Visās, jebkurā sfērā. Tā var būt zinātne, tas var būt sports. Tur, kur ir cilvēku liels tā kā Ietekmi kaut kā. Lielāka ietekmi uz kaut ko, jā. Uz procesiem, tur viņi visur mērķiecīgi strādā, lai dabūtu iekšā savus cilvēkus. Ja nevar dabūt savus cilvēkus, tad kādu nopirkt. Un tā kā, tā ir vienkārši tāds, tie ir maigās varas mehānismi, ko zinot visu kompartijas vēsturi, mēs paši saprotam, ka viss tas ir milzīgs teātris, bet teātris, kas ir uzbūrta šī skaistā vīzija par to, ka jūs visi jutīsieties labi, bet tikai jūs jutīsieties labi līdz brīdim, kamēr tas būs pēc mūsu prāta. Un skaidrs, ka ir cilvēki, kuri ir šo dvēseli pārdevuši. Un vairāk vai mazāk šobrīd tādi ķīlnieki esam mēs, olimpieši, sportisti un visi tie, kas šajā teātrī no vienas puses piedalās, bet mēs nepiedalāmies teātrī, lai atbalstītu Starptautisko olimpisko komiteju. Mēs gribam atgriezt šos olimpisko spēļu dvēseli, šīs vērtības, un tāpēc mēs tur vēl esam. Jo arī, ja mēs visi aizejam prom un aizmirstam par to, un tur paliek tikai cilvēki, kuriem interesē nauda, vara un slava, tad tās olimpiskās spēles kā tādas nomirs vispār. Tas ir skaidrs, tā ir mūsu forša attieksme, bet kāpēc nebija tā citu valsts tāds atbalsts? Latvieši jau te tika kaut kur kaut kāds apskatnieks jau bija mūsu novērtējuši, ka mēs esam lielākie pret Krievu sportistu iesaistīšanu. Latvija pirmā, viņš saka, vislielākie. Kāpēc tā? No vienas puses mēs šeit esam tik sašķelti Latvijā. Paskaties, kāda ir partijas cilvēki, tā krievalodīgā pilnīgi, viņi nevar asimilēties mūsu dzīvē iekšā. Bet mēs tieši esam tā sporta vidēs un vislielākie kūdītāji. Ja? Pārējiem tad vispār šitā. Igauņi klusē, Leiši klusē, Poļi klusē. Viss, kas te apkārt, Skandināvi plus mīnus arī tā. Kāpēc tā? Es nedomāju, ka visi klusēšanas pēc. Es saprotu, ka šī te varas ietekme no augšas, šis te zirneklis sēž krietni augstāk. Un skaidrs, ka daudzas, visas, es teiktu, pat Olimpisko sporta veidu federācijas ir lielā mērā atkarīgas no Olimpiskās komitejas lēmumiem un arī finansējumu. Līdz ar to nostāties tā pilnīgi taisnu stāju pretī un pateikt, šitas nav pareizi, tas tīri tā fiziski pirmajā sajūta brīdī varētu būt tā, ka, es jau tagad nogriežu vispār nabas saiti ar to, un tagad, kur mēs būsim tālāk, neviens vairs nezina. Bet no otras puses saprot arī, ja mēs mentāli pieļausim un fiziski pieļausim to, ka šādas manipulācijas notiek un viņas turpina notikt un vienkārši mēs esam marionetes tajā visā, tad kur tas aizvedīs pasauli kā tādu, es pat nestādos priekšā. Un tāpēc es ticu, kad ir jāceļās kājās, par šo ir jārunā. Es redzu arī to, ka Eiropas parlaments uzrakstīja vēstuli, uzrakstīja mūsu izglītības zinātnes ministriju vēstuli. Tā kā no mūsu valsts puses, un ne tikai no mūsu valsts puses, ja to var izdarīt Eiropas parlamentā, tas nav tikai runa par Latviju. Bet skaidrs, ka tas ir jādara tajā līmenī, kur ir spējīgi sadzirdēt to pasaules vērtību. Jā, bet tu saproti, kā sanāk tagad. Man ļoti tāda, kas labi pārzina situāciju, saka tā, Krievi jautājums tuvākā laikā viņi piedalīsies visās sporta sacensībās, neatkarīgi vai karš būs vai nebūs, jo tas spiediens esot milzīgs un tas tā notiks. Kas notiks, ja kamanīgi sportisti parādīsies sacensībās Krievu karogu? Ar Baltkrievu. Ko jūs darīsiet? Man nav ne jausmas. Tas droši vien būs tāds pats lēmumu būs tieši tāds pats lēmumu pieņemšanas solis, kā bija ar šo te ķiveri. Pusstundas laikā ir jāsaprot, kas ir labākais, kā šajā situācijā pateikt, ka mums tas nav pieņemami. Skaidrs, jo vispār, mēs par šito varam ilgi un dikti runāt, bet tā attieksme man arī vispār abrīnā. Cilvēki iet bojā un vispār visiem viss ir vienalga. Tagad ir tāda pasaule, ne pēc būtības. Kā tev liekas? Pasaule ir kļuvusi interesanti, bet tajā pašā laikā caur šiem te milzīgajiem ģeopolitiskiem satricinājumiem es redzu, ka arī cilvēki sāk atmosties.
Jo kamēr tad, kad es runāju par to, kas notiek Ķīnā, ka notiek orgānu izņemšana dzīviem cilvēkiem masveidā, un tajā valstī tajā pat laikā notiek olimpiskās spēles. Tas neiet kopā. Kad tas priekš manis neiet kopā, bija tāds, kaut kur Ķīnā kaut kas notiek, ko viņš tur runā. Bet tagad, kad mēs esam piedzīvojuši Covid, visu pasauli kopā, tagad, kad mēs visi esam kaut kādā mērā šī te kara tādi ķīlnieki. Visa pasaule runā un ir ap un par un visādi citādi iesaistīt tajā vai vienā vai otrā pusē. Tas skar katru no mums. Un to, kāda būs pasaule, tas skar katru no mums. Un tas tauriņa efekts, kas ir sācies, pirms 20 gadiem, viņš tagad ir kļūst par tādu kārtīgu vētru. Un pa lielam skaidrs, arī šī vētra ir tas, kas beigās atsijā graudus no pelavām. Vai cik būs grūti atsijāties. Bet es gribēju vēl vienu tādu jautājumu uz sarunu. Iet uz beigām, es gribēju vienu prasīt arī tādu jautājumu, tavu viedokli, jo mums, kad bija olimpiskās spēles, mums ir tādi viedokļu līderi, kas drikti nemīl valdību un vispār tos cilvēkus kritizēja par to, ka mūsu valsts amatpersonas vienkārši nāk pie jums, tur kaut kādā zīmējās, tur bildējās, tur runā, viss. Kāda ir tava attieksme pret to? Viņiem ir tur jābūt, vai viņiem vispār nedrīkst izbraukt, vai viņi brauc par savu naudu un tādā garā? Kāda ir tava attieksme pret visu to? Man liekas, ka Latvija un valsts, mēs esam viens vesels, un tas, ka mūsu amatpersonas ir tur klāt un atbalsta, tā ir milzīga iedvesma sportistiem, cilvēkiem, kas tur ir. Jo tas parāda to, ka viņi novērtē mūsu darbu. Skaidrs, ka kāds vienmēr to pavilks otrā virzienā, ka tas ir PR un zīmēšanās. Bet, ja mēs gribam kaut ko sasniegt, tad kādreiz gāja karā. Karalis gāja pa priekšu. un tieši tāpatās ir jābūt jebkurā lietā, kur mēs gribam atstāt kaut kādu kārtīgu, tādu skaistu nospiedumu pasaulē. Man liekas, ka tas absolūti nav nekādās pretrunās. Skaidrs ir katra cilvēka iekšējā motivācija, kāpēc viņš uz turieni brauc. Vai viņš tiešām brauc pazīmēties, vai viņš brauc atbalstīt komandu, no sirds atbalstīt komandu. Tas ir jautājums katram no viņiem. Bet es teiktu, ka tas, ka šiem cilvēkiem tur būtu jābūt absolūti. Ļoti, es godīgi sakot, patīkami es pārsteigts par tavu viedokli, un šeit jautājumi, kāpēc mēs esam tik sašķelti? Kāpēc lietuvieši, igauņi, viņi kaut kā strateģiski vienojās un izdara, mēs viens otru, tu to jūt arī savā sporta veidā un savā apkārtnē, kā tu? Par to šķelšanos stāsts ir tāds, ka, jo vairāk mēs, jo labāk viens otru pazīstam un zinām katrs otra tarakānus, tad liekas, ka bieži vien jautājums ir par to, uz ko mēs fokusējamies. Ja mēs tiešām gribam atrast šīs utas un tarakānus, mēs viņus noteikti atradīsim. Bet, ja mēs skatīsimies uz katru no tā cilvēka šo te gaišo pusi, kāpēc viņš tur ir, kas ir tas labākais, ko viņš pie šīs kopējās bildes var pielikt, tad es domāju, ka arī pasaule būs pavisam citādāk. Un skaidrs, ka liekas tas, ko tu minēji par padomu laikiem, par to, ka ja tur komandā kāds uzvarēja, tad visi pārējie tur bezmaz pagriez muguru un saprata, ka man dzīve ir beigusies. Es teiktu, šis mums ir jāizbeidz. Skaidrs, ka tas vēl lielai daļai no cilvēkiem, kas šobrīd ir vadības un augstos posteņos, viņi ir uzauguši caur mātes pienu, ir iezīduši šo te kompartijas ideoloģiju par cīņu un visu un pārējo. Un skaidrs, ka to pat tu tā kā virspusēji tā kā skaidri neapzinoties un nerokot tajā un nemeklējot, tas kaut kādā brīdī lec ārā. Bet tajā pašā laikā es saprotu, ka vienmēr arī es paskatos uz sevi, kāds es biju pirms 30 gadiem un kāds es esmu tagad. Ja man kādreiz es biju gatavs pielikt roku pie sirds un teikt, jā, cilvēki nemainās, tad šobrīd es tā vairs nevaru teikt, jo es pats esmu mainījies un es redzu arī cilvēkus, kā cilvēki mainās. Un cilvēks tāda interesanta būtne. Viņš mainās tad, kad ir ritīgi slikti. Kamēr viss ir labi un tā kā tīri ok, tikmēr, ko tu tur mainīties? Tā kā es te peldu pa straumu tālāk. Bet tagad, kad mēs visi esam tā pamatīgi sapurināti ar visu to, kas notiek pasaulē, un ka mēs saprotam, ka viss tas, kā mēs dzīvojām līdz šim īsti vairs, tā kā nezinu, vai mēs šitā izdzīvosim,
Nu, tagad ir tā iespēja katram no mums paskatīties sevi, kāpēc mēs atrodamies tajā situācijā un varbūt atrodoties tur, kur mēs esam, kas ir tas labākais, ko mēs varam darīt, lai to vērstu par labu. Un tas nav jautājums, ka tagad, ja es pasaku, ka vajag darīt šitā, tad vajag darīt šitā. Es ticu, ka šobrīd tas ir jautājums par to, ka mēs katrs priekš sevis pieņemam šo lēmumu, kādu mēs gribam redzēt to pasauli. Un tagad ir tas laiks, kad viņu var mainīt. Tagad viss ķieģelīši lido gaisā, putekļi lido gaisā. Mēs viņu šobrīd varam salikt tādu, kādu mēs viņu gribam redzēt. Un uz to mums arī ir jākoncentrējās. Liels paldies, Mārtiņ, tu baigi. Tavā, teiksim, tā psiholoģiskā pieredze un viss tā motivācija vienmēr ir bijusi tāda nestandarta, un tas ir ļoti labi, man ļoti patīk, un ļoti labi tu noraksturoji visu to mūsu būtību. Bet ko es no savas puses gribu novēlēt? Tiksimies pēc 4 gadiem pēc Francijas, bet tev būs jāatved zelta medaļa. Sarunājuši? Mēs tā sarunājam ar pāris sportistiem. Jā, tā kā darīsim visu, lai tur būtu ar jūs un viss Latvijas atbalstu. Paldies, ka tu atradi laiku, saprotu, ka daudz dara, bet es arī drīz atnākšu pie tevis ciemos. Un es tev kaut ko parādīšu interesanti, ko es daru. Tā kā paldies skatītāji, un jau drīz būs, kā saka, basketbols vakarā šodien, un arī attiecīgi skatīsimies. Nākošais nedēļa sākās formula. Tā kā dzīve turpinās. Dzīve turpinās. Sportā tavs zaudējums ir kāda cita uzvara. Bet kāda zaudējums var kļūt par tavu uzvaru? Sports atgriežas mājās. 1-1 LV.